būsim pēc tik garas dienas, jo sākām mēs 11, bet tā bija jau konkursu daļa un mēģinājumi citiem jau no 9, tā kā, kur vēl ceļš līdz Rojai, tā kā, es domāju, skaļi aplausums par izturību un par šo skaisto piedzīvojumu. Ir izdarījusi, bet pirms mēs paziņojam rezultātus, jums arī tāda dāvana un pateicība par to, ka jūs šodien bijāt šeit, un pateicība būs tieši no žūrijas. Tieši tāpēc es aicinu žūrijas pārstāvi Uldi Marhilēviču uz skatuves. Pievienosies vēl kāds, bet man būs tas gods kopā ar Uldi izpildīt vienu skaistu komponista radītu dziesmu. Pirmkārt, es daudz nerunāšu, jo man nebūs vārds vairāk. Jā. Es gribu pateikt tikai ļoti lielu paldies, ka es varēju atbraukt uz šejieni, jo patiešām tāds koncerts tik daudzveidīgs, no roka līdz tautas dziesmām. Man būtu jums tikai viens novēlējums. Vienmēr sekojiet sirds balsī, kā mūzika skan. Viņai jāskan tā, lai cilvēks to izjustu. Lai nav ne pa skaļu, ne pa klusu, ne pa vienmuļu. Un viņai jābūt ir tādai, kas uzrunā patiešām. Un man ieteikums ir vienmēr konkursos izvēlēties divus pilnīgi pretējas noskaņas gabalus. Vienu balādi, vienu ātro gabalu. Jo jūs esat jauni cilvēki, man dažreiz bija tāda sajūta, ka nu jau ir dzīve galā, tik lēni, tie gabali, tik lēni. Bet es novēlu jebkurā gadījumā jums veiksmi un sadarbību. Mēs balādi vai ko? Mēs no operas vienu, jā.
Būs arī neliels sveiciens no manis. Tā, mazliet. Jā. Tātad, tie, kas prot dejot sambu, dejo sambu. Tie, kas neprot dejot sambu, arī dejot sambu. Celieties kājās, aiziet!
Vadībam lūdzu vēl vienu skaņdarbu nospēlēt. Pirms apbalvošanas es spēlēšu ļoti nepazīstama mākslinieka skaņdarbu. Mākslinieku sauc Maikls Džeksons. Ejojam tālāk. Mēs jau zinām no 8 gadu laikā, ka nevienas viena bunga vālītes šeit ir gājuši pa gaisu. Un ja šodien jums tas negadījās, tad žūrī vismaz atkārtoja mūsu ierasto tradīciju. Mēs tiešām arī gribam teikt milzīgi paldies mūsu šīs dienas žūrijai Uldim Markelēvičam. Jānim Ansonam. Pāvēlam Ignatjevam. Un, protams, arī Baibai Veroģai. Vai jūs esat gatavi dzirdēt rezultātus? Došu vārdu žūrijas pārstāvim Jānim Ansonam, lai apbalvotu duetu trio konkursantu grupu. Tas brīdis ir klāts. Diploms par
par iegūto 3. vietu duetu trio kategorijā. Konkursā Rojas ritmi Grobiņas mūzikas un mākslas skolas duetam 210. Arī par iegūto 3. vietu duetu trijā kategorijā Ādažu novada mākslas skolas duetam saksofonu duets. Otrā vieta. Par iegūto 2. vietu duetu trijā kategorijā Ozolnieku mūzikas skolas duetam Vienā elpā. Mums ir 2 pirmās vietas. Par iegūto 1. vietu. Jā. Par iegūto 1. vietu trijā kategorijā diploms Liepājas karostas mūzikas skolas duetam Karostas muzikāli. Apsveicam. Par iegūto 1. vietu duetu un trio kategorijā diploms Rojas mūzikas mākslas skolas duetam Foršlāns. Paldies, un turpināsim ar kvartetu kvintetu kategoriju. Un paziņot rezultātus aicināšu Pāvelu Ignatjevu. Diploms par iegūto 3. vietu saņem Liepājas mūzikas mākslas dizaina vidusskolas kvartets Harmonijā. Tātad diploms par iegūto 2. vietu Valdemāra pils mūzikas un mākslas skolas kvartetam 4 elementi. Ļoti liels pārsteigums. 3 pirmās vietas. Tātad diploms par iegūto 1. vietu Pāvītas mūzikas un mākslas skolas kvartetam 5 kvartetes.
man iečukstēja putniņš sliktas ziņas, ir tomēr 2 pirmās vietas. Diploms par iegūto 1. vietu Rojas mūzikas un mākslas skolas ģitāristu ansamblim. Diploms par iegūtu 3. vietu Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas ansamblim Fortuna. Diploms par iegūtu 3. vietu Mikts Liepājas mūzikas mākslas dizaina vidusskolas ansamblim Kombo. Diploms par iegūtu 2. vietu Mikts Ventspils mūzikas vidusskolas ansamblim Sunset Band. Diploms par iegūtu 2. vietu Mikts Ventspils mūzikas vidusskolas ansamblim Mūs.ko. Diploms par iegūtu 1. vietu Liepājas mūzikas un mākslas skolas dizaina, es atvainojos, Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ansambli Junioru Kombo. Sveicam visus laureātus. Protams, ka galvenais mums vēl ir tikai priekšā, bet pirms mēs paziņojam Grand Prix, ir arī pasākuma organizatoru simpātija balva. Un to šogad iegūst Babītas mūzikas skolas ansamblis 5 kvartas. Un paziņot Grand Prix ieguvējus, es aicināšu Uldi Markelēviču. Visu vainu uz maniem tagad būs labi. Paldies.
Garkalnes mākslu un vispār izglītojošās pamatskolas ansamblim Garkalnēni par iegūto Grand Prix. Lūdzu! Un te jums arī benzīna naudiņa būs 150 eiro. Sveicam Grand Prix ieguvējus un sveicam jūs, jo katrs konkurss tā ir lieliska pieredze, ko neviens nevar atņemt. Un tieši tāpēc mēs ļoti, ļoti silti un mīļi gaidīsim jūs arī nākamajā gadā, 9. Rojas ritmos 2025. gadā. Mīļš paldies visai Rojas mūzikas un mākslas skolas komandai par šī konkursa organizēšanu un tiešām, lai viss arī izdotos veiksmīgi, un paldies arī mūsu izglītības padomes vecākiem un visiem, kas palīdzēja tehniski pārcelties no mūzikas skolas uz Rojas kultūras centra telpām. Paldies arī Rojas kultūras centram par uzņemšanu. Un tiešām, lai mums visiem jauks ceļš māju un tiekamies jau nākamgad.